Priecājos, ka tu esi šeit konferencē un gribētu teikt, ka tu esi no viena no entuziastiskajām tieši tām neiroloģiem, kas pārstāv kustību traucējumus, Parkinsona slimību, un kāds tev idejas pēc šīs pirmās dienas? Pēc šīs pirmās dienas, tā kā vienmēr, kad kaut kur aizbrauc uz konferencēm vai notiek tāda globāla satikšanās starptautiskiem kolēģiem, vienmēr ir tāds, kā lai pasaka, motivācija. Ja, un daudz idejas, ko varbūt paņem no citiem kolēģiem, ko gribētos ieviest savā darbā, saviem pacientiem sniegt. Un principā, dzirdot lietuviešu kolēģu pieredzi, igauņu kolēģu pieredzi, man liekas, ka šīs neiromodulācijas iespējas iegūt pie mums, tas būtu neatveram mūsu pacientiem, jo ikdienā strādājot, tas ārkārtīgi demotivē. Kā Parkinsona pacienti, man ir ļoti daudz Parkinsona pacientu, kuri nāk, uzraugās, un ņemot vērā, ka es ar viņiem specializējos, man ir tieši visi sarežģītie Parkinsona pacienti, kuriem pēc būtības jau terapija tiek izsmelta. Un tā ikdiena, tās virtuozās mēģināšanas pa bišķīt tos medikamentozo terapiju viņiem koriģēt, un dienas beigās tu viņiem pasaka, diemžēl Latvijā mums nav tādas iespējas kā kaimiņu valstīs. Un tas ir ļoti demotivējoši. Bet ne tikai pacientiem, bet arī man kā ārstam. Ja? Un tad atkal atnākot šādu konferenci, tā kā bišķīt iedvesmojies, ka kaimiņi kaut kā panāca. Mums arī ir uz to jāiet. Jo gal galā mēs visi esam cilvēki un mēs arī visi varam saslimt. Un mums ir jāsniedz iespēja mūsu pacientiem, lai viņiem ir izvēles iespējas terapijā un lai uzlabotu dzīves kvalitāti. Jā, un starp citu, man arī pašam vienās domnes no vairākiem dalībniekiem dzirdējis tieši to, ka tas tiešām var demotivēt ārstus, kas ir, teiksim, mūsu vecumā, 40 gadu jaunāki, turpināt adekvāts, pilnvērtīgi strādāt, jo tāpēc, ja tu zini, ka pasaulē ir iespējams, bet tev to nav, un tu vari palīdzēt pacientiem, tu vari profesionāli pašrealizēties un gūt gandarījumu, un tas tev tiek liekas, tas ir arī ļoti slikti priekš medicīnas profesionāļu vidas. Jā, jo īstenībā, kas mums ir valstī globāli, viena lieta ir pacienti. Ja? Mūsu valstī problēma ir arī jaunie speciālisti. Un jaunie speciālisti ilgstoši strādājot vidē, kur tu redzi, ka tu īstenībā esi bezspēcīgs tā pacienta priekšā, lai gan kaimiņos to visu var darīt. Tu beigās izlēmi, varbūt es braukšu uz to valsti, kur es sniedzu pacientiem vairāk. Un arī pats līdz ar to es dabūju to gandarījumu. Nevis palieku šeit, kur es vienkārši esmu paplāt rokas un pasaku, piedodiet. Tā kā es gribētu teikt, ka arī šo neiromodulācijas metožu ieviešana, tas ir jautājums par mūsu ārstu noturēšanu. Latvijā tieši tā. Es pilnīgi tev piekrītu par šo. Tā kā paldies, Jāni, par šīs konferences organizēšanu un šo jautājumu pacelšanu. Paldies tev.